Sveiki! Mani sauc Ralfs, un es jau kādu apmēram pusotru gadu ar ģimeni un draudzeni filmējam video par to, kā mums pārsvarā iet sacensībās, un kā arī mēs izbraucam dažādos vienkārši izbraucienos un tādos tā kā izklaides atpūtas braucienos. Respektīvi ir iekrāta neliela pieredzīta šajā te vlogošanas lietā, un beidzot mēs esam tā kā gatavi iziet publiski. Tā kā, ja tu šo redzi, šis oficiāli ir pirmais publiskais vlogs YouTube'ā, kur tātad šodien mēs brauksim uz sacensībām, motokross sacensībām Siguldā, notiks nacionālais kauss, es braucu A-pro grupā, konkrēti A, un jā, tad jau redzēs, kā mums ies un ko sanāk safilmēt. Es ceru, ka visiem, kas skatās, patiks, un, tad jau redzēs. Šobrīd sola diezgan liels lietus, bet mēs baigi cerēsim, ka tas viss kaut kādā veidā paies ganā vai skars mūs ļoti minimāli, jo pagājušajā gadā jau Siguldā bija riktīgas dubļu sacensības, un tas nav tas patīkamākais. Bet būs kā būs, jābrauc jebkurā gadījumā, un es domāju, ka būs labi. Tātad, esam arī sabākušies visu jau, protams, vakar. Tūlīt jau izbrauksim, kur var parādīt, te ir viss notiek, mocīši ir, jāpaņem līdz gumīnieki, sola baigos lietus, bet redzēs. Un viss sagatavots, viss paņemts, tā kā braucam. Šī video laikā nezinu, vai jau tūlīt, vai nedaudz vēlāk, bet iepazīstināšu arī ar visiem, kā saka, cilvēkiem, kas pārsvarā parādīsies šajos vlogos. Un, tātad mūsu pirmais filmēšanas dalībnieks ir mans brālis Ričards. Viņš parasti filmē kaut ko smieklīgi un arī filmē to, kā es braucu motus. Tā kā viņš būs diezgan liela daļa no šīs filmēšanas. Mēs esam kopumā savākušies arī pilnībā un jau lēnām braucam ārā. Tā arī, kur ir somas, viss ēdieni, dažādas kurtkas, kaut ko, un kā redzam, izbraucam no mājām. Apstājāmies salēt degvielas, tagad jāieliek aniņās. Degvielu tikko iepildījām, kanna pilna. Jāsaliek iekšā. Un tagad varam braukt tālāk. Iepazīstināšu ar mūsu otro filmēšanas biedru. Tā ir mamma, Iveta. Viņa ir mazāk varbūt dažreiz video, bet vienmēr ir blakus un parūpējās par mums, ir īpaši sacensībās. Mēs drīzumā savāksim arī manu draudzeni Elizabeti. Viņai vakar bija izlaidums, tā kā viņa bija tur klases pasākumā, tusiņā. Un mēs viņu tā tūlītās jau arī savāksim. Elizabete ir ieradusies. Apsēdies. Kā bija vakar? Jautri. Jā. Mēs esam piestājuši veikalā. Iesim kaut ko mazliet nopirkt, un tad jau laidīsim uz trasi. Tad mēs iegājām veikalā, papiņā. Un es teiktu, ka man pienākās atlaidi, jo man ir topa kausa krakls. Tā kā tā. Jāiepazīstina beidzot ar mūsu galējo galveno dalībnieku filmēšanā. Paskaties, tas ir tētis Andris, pasaka čau. Čau. Tagad visas zinām galvenos aktierus. Pārējais jau būs tas, ko parasti mēs filmējam, tikai šoreiz publiski. Pārdevē nevar atrast pulciņus.
Viņa aizgāja prasīt otrai pārdevējai. Nē, es neteicu. Ko tu gribēji? Nē. Ko tu gribēji? Paši ir liels bulciņš. Smieklīgi. Ņem. Mēs esam apstājušies. Mammai savaidzējās uz toaleti, tāpēc mēs stāvam tur pie... Nu, tu nevar... Nē, nu varbūt var redzēt. Nezinu, vai var redzēt, bet... Depo. Jā, depo. Pastāst kaut ko. Īsumā par to, kā tev vakar gāja. Man vakar gāja ļoti, ļoti labi. Mums bija izlaidums, un pēc tam bija tusiņš. Jā. Jā. Mēs esam ieradušies, tagad mēģināsim atrast, kur tad mēs stāvēsim. Padoks pilns. Tātad esam uz vietas, mēģinam atrast, kur tad mēs iekārtosimies. Un, jā. Trasīt pagaidām ir stīgā, baigi labi, te kaut kas mums jau var. Bet, nu jā, ja tiešām atnāks tas lietas, ko sola, būs tā čābīgāk. Bet pagaidām ir perfekti. Tas smoko. Māziņiem iesildīšanās aplis. Otrais brauciens vēl ir jānobrauc. Un trešais finišējā no Elas Balotna grādos no Pieriņa motoklubā ar 120. Padoks pilns. Mēs esam nostājušies salīdzinoši ļoti malā, jo fiziski nav vairāk vietas. Mēs arī esam komandiņa iekārtojusies lēnām, nu, vēl kārtojamies. Pamazām viss, kā saka, jau gatavojās, jo drīz jau sāksies arī kvalifikācijas. Esam jau smuki iekārtojušies, drīz brauksim. Džeki ir gatavībā. Te ir viens pamodies. Bišķiņ pagulēja. Un jā, tā kā pēc stundas jau ir kvalifikācija man. Es esmu jau pa pusē saģērbies un jau pa pusē iesvīts. Ārā ļoti sutīgs. Tā kā no tāda viedokļa ir pagrūti, jo ātri svīst, bet neko darīt. Es esmu līdz pusītei gatavs, tūlīt saģērbšos otru pusīti un pēc 30 minūtēm ir kvalifikācija. Pagaidām sastais. Nu, ko tad kvalifikācija bija nobraukta, ir nobraukta. Esmu 6. grupā. Rezultāts so, bet redzēs, ko varēs izdarīt braucienos. Tagad te pēdām. Un. Jā, drīz jau jābrauc.
ko, tūlīt jau pirmais brauciens. Pagaidām sajūtas labas. Laiks arī pagaidām turās. Druscītiņās smidzena, bet tāda labas trases mitināšana. Bet pagaidām ir labi. Un jā, es esmu pilnībā saģērbies jau. Man viss ir. Tagad nedaudz jāpasēž, tad nedaudz kaut kā jāizsludās un jādodas trasē. Gaidām pirmo braucienu. Pagaidām sēdīties. Nu, tātad pirmais brauciens noslēdzās. Kopā ar Alstu palika. Nezinu, vai redzēt, bet 20. palika. Savā grupā 7. Tā kā, nu, nav slikti. Protams, ar kaut kur var būt kaut kur dabūt to ātrumu vēl klāt, bet, nu, pārsvarā, manuprāt, bija labi. Es biju ātrāk. Tātad viņš mazgājās. Man iedeva darbu. Man jāmazgāja viņa pulkstenis. 5:05 ir otrais brauciens. Tagad ir 4:09. Tāpēc, nu, jāgaida. Zavāčis klīn. Gribat kaut ko redzēt? Nav lielāka nakļena. Instrumenti. Mēs dabūjam beņķi. Nu ko, gaidām otro braucienu. Pirmais brauciens tātad bija. Un pirmajā braucienā viss bija labi. Es visu braucienu nocīnījos, bet, diemžēl, tā vieta nebija tā labākā, jo, respektīvi, man cīnījos es ar 3 priekšējiem braucējiem, un es paliku 7. Respektīvi, es būtu apsteidz, tas būtu 6., 5., 4. Es būtu 4. Tā kā jāsaņemās labāks starts ir uz otro braucienu. Un, ja es to izdarīšu, tad jau noteikti arī rezultāts būs labāks, jo starts šeit ir riktīgi noteicoši. Tikko bija arī tāds smuka trases laistīšana no tā augšējā. Tā kā labi, kad tie lielie lieti, kurus solīja, tā arī īsti līdz galam neatnāca. Bija tikai tāda tiešām forša trases laistīšana, trasīti ir ģeļņikā un viss notiek. Tā kā tā, drīz brauciens.
Tūlīt jau otrais brauciens, esam gatavi. Un pārējām uz trases pēdējo sektoru joprojām pozīcijās. Jādo virsū. Baltijas sportistiem. Brauks finālā gan Trevis Leons, gan Mārijos Adamaitis, gan Tomas Šeitāns un Jākavs Kubenis. Ja tagad uzmanīgi būs sākām pēdējās 15 sekundes un... Atkal komandas Sadauskas vai... Stāksam kaut kas ar mods notika. Nobrauca malā viss, daudz. Kā jums gāja? Man gāja labi. Vispārībā pat ļoti labi, bet es vienā līkumā piegūlos un tur aizgāja garām Alisters. Bet cīņas bija nepārtraukti non-stopā un diezgan daudz ko arī uzvarēja tādā ziņā. Es nezinu, kurš es nobraucu, bet katrā ziņā labi gāja, labi, ļoti. Kādas grūtības un kādu labumu iegūt šodien? Grūtības bija nedaudz tas, ka trasa savādāk kā viss cits, ļoti ātri, ļoti plaši, ļoti cieta. Ar to bija jāsamierinās, kā saka. Bet, ko es iegūvu? Pieredzi noteikti, un sešiniekam vajadzētu sanākt. Nu, lūk, tā bija intervija no 507. manu brāļa Ralfa Rittera, kurš nobrauc ļoti labi. Stāksam mocis pabira. Tā kā tā. Nu ko, viss ir saucies tā, ka es kopertējiem esmu 6. Jo otrajā braucienā arī biju 6. Un. Jā, tagad respektīvi ejam uz apbalvošanu. Pagājuši gadu bija ļoti laba apbalvošana, ļoti daudz ko sadeva. Šogad izstāsta, ka nebūs nekas savādāk. Tā kā, jā, ejam pēc 6. vietas. Nu, vai varbūt varēja labāk? Varbūt, bet es tāpat esmu riktīgi priecīgs šodien.
Nu, Mārtiņam drosmes netrūkst, ja? Jā, nu dabēju kādas dāvaniņas. Mārtiņ, tu man nobeli teici, ka šī ir pēdējā konša. Tur tulkas rokā. Zaps. Nu tā, daudz nē. Bet Latvijā tu būsi vēl šogad. Latvijā nepadzēdēm. Anglijā pietiks donkot. Tu piedalīsies sacīkstēs? Kaut ko jau arī dabūju. Mēs esam atbraukuši uz veikalu, vai ne? Vai ne? Jā. Vai ne? LV. Lai kameru, wow. Jā, mēs, respektīvi, paņēmām šo to, viņi paņēma augsto zupu. Es paņēmu salātiņus, es gribēju kaut groziņu, kaut ko, bet nekas tāds īsti nebija, tāpēc paņēmu vienkārši ar čipšiem. Un tas arī būs labi. Tā kā brauksim mājās, ceļam uzēdīsim. Un kopumā, jā, tā arī beidzās visa mūsu gonka. Nu ko, sacensības tātad ir beigušās. Kopumā riktīgi foršas un labas emocijas. Pat ja ar tām vietām šoreiz ir kā ir. Bet tik un tā ir ļoti labi. Kopumā 6. vieta A grupā. Un jā, neko vispārībā sliktu nevaru teikt. Trase bija ideāla. Viņa pat palika diezgan ideāla arī uz otriem braucieniem. Šausmīgi, manuprāt, nebija izsitusies. Un jebkurā gadījumā man ļoti, ļoti patika. Cerams, ka viss saucies tā, kad šo vlogu pirmo tātad publisko var arī redzēt, un tad jau līdz nākamajai reizei. Čau!